muslis, nevis monstriņi. Un kaut kas vēl no maizes, kur vēl, cerams, nav sapelējusi, vadājot līdzi ar nutellu un medu. Viss paņem tās lietas līdzi. Kāpēc bra? Tad mēģināsim, parādīt tā vieta, kā smukā iebraukt te netālu no tā hoteļa. Izmainīšu šodienas plānu, par to pastāstīšu vēlāk. Mēģināsim vēl pa Stokholmu. Un tagad mēģināšu samaksāt šita Easy Park aplikācijā. Tā, tad mēs ieejam iekšā. Nu, un mēs esam tieši šajā te 200 kaut kāds. Tā, labi. Selektārējā, nu jā. Set time. Bet, kas man ir? Cik es gribu. Ok, griežam, cik grūti jau tā paredzēt. Stundu. Kaut kur tik daudz varētu būt. Ui, pagad. 57, 50, nemainījās cena. Nē, pagad, es tieši uz 5. Jā, tāpat tās tā. Nē, viņš neļauj. Kas ir? O, jā, uzreiz, pasties. Nu, labi, cik tas tur ir, es nezinu. Tā, es tur nospiedu uz tām 5 stundām startu parkeringu, un, viņš pateica parkeringu started, jā. Šeit arī nav pārāk dārgi, 57 tās kronas, piemēram, tas ir pat mazāk nekā mums 2 pieaugušiem par laimi bērnam līdz 12 gadu vecumam pa velti ir metro biļetes, tur bija 87 kronas vienā virzienā. Un tā kā šajā vietā tik tālu no centra, tā vismaz tā stāvvieta parkeringošana, nosacīti nav tik dārgi. Tāpatās jau sanāk Latvijas naudās tās 57 kronas ir apmēram kaut kādi 5,7 eiro. Kaut kas apmēram 10 kronas uz 1 eiro apmēram ir tā. Ļoti aptuveni. Izrādās šeit ir māja. Mežā iekšā. Mēs vakar gājām, tad 2 reiz jau garām un nepamanījām viņu tik ļoti un tik cieši pie tiem kokiem ir iekšā. Un tā, kad nevar nemaz pamanīt tādā biežņā reālā. Interesanti, kas tā pa māju. Nevar saprast, vai tā būtu dzīvokļi vai kaut kas cits. Šajam patīkams tāds, man piemēram ļoti patīk viņi savilka jakas, neskapēc virsū. Man tieši liekas šodien, kad ir tāds foršs, beidzot nav vairs tas sutīgais, tāds foršs vējiņš, tāds. Tāpat tās ir kaut kādi 22 vai 24, pat, 22 varbūt, bet varbūt 24 vējiņi liekas, kad ir vēsāks. Kistas rajons. Es lielākam vakar rādīju, jā. Tā kā zinātnes un universitāšu tāda veida rajons. Bet te ir daudz migrantu arī. Mēs vakar redzējām, ka nācām. Atbraucām līdz Odens plānam, jeb ūdena laukumam. Nevis ūdens laukumam, bet ūdena. Laikam kaut kāds čoks. Pats kaut ideja tāda, ka šodien bija domāts kā braukt prom no Stokholmas, bet pirmkārt Stokholma ir gandrīz vienīgā vieta, kur šodien tā netiek solīts vairs lietus, pa nakti jau viss izlaistījās. Pērk saldējumu bezlaktoznieku, kas dēlam vajadzīgs. Palika smaidīgāks, beidzot bija tāds tā kā pūķis. Jā, lai pasēž vēl brītiņu, vismaz sāku. Bija kā pūķis pagaidām šodien. Un vārds sakot, ideja tāda, ka tad pirmkārt citur būs vai tādas lietas vispār uz to vienu vietu vispār visu dienu tur līst, vai arī pa vidam tur uzlīst un tā. Tā ir viena lieta, otra lieta. Ir kā bija domāts braukt uz tādu pilsētiņu kā Jēvle, bet atkal Zviedri padarījuši tās viņu pilsētiņu apceļošanas maksimāli nedraudzīgas ceļotājiem ar mašīnu. Tāpēc, ka tur atkal pat mazā pilsētiņā kā Jēvlē ir faktiski visas maksas tikai stāvvietas, un tā maksa nebūtu nav maza. Lielāka nekā tur tajā, kur mēs nolikām tagad ļoti tālu no Stokholmas centra. Un nekas jau tur tik sevišķi arī nav, kā salīdzinoši, kas tur labāks varētu būt pa Stokholmu, ko mēs vakar redzējām, Sēdermalmu, tad vecpilsēta kaut kāda it kā tīra smuka un tā, laikam neko nevar dzirdēt droši vien, ko es te runāju, atkal dēļ tā vēja. Jā.
Un līdz ar to izlēmām vēlreiz vakar vairākas vietas foršas īstenībā, kuras nekad arī pats neesmu bijis Stokholmā, neizdevās apskatīt. Tad kāpēc nenolikt tur to stāvu, kur mēs nolikām tajā stāvvietā, tajā pašā kistā, un neatbraukt uz Stokholmu un nepastaigāt vēl līdz pēcpusdienai pa Stokholmu un tikai tad braukt uz to pusi. Tur tad redzēsim, vai sanāks viens kalniņš un tad hotelis vai vispār uzreiz hotelis. Šī plāna maiņa Gusītim diezgan prātam nebija, jo viņš bija beigas atcerējies, ka šodien līs un varēs sēdēt mierīgi mašīnā un nestaigāt. Nu tā. Radošais kadrs. Tie ir incidenti daudz, kur šobrīd Stokholmā ir tādi atbalsta karogi, varavīkšņotie. Reka ir kājas gan. Viņš teica, viņam nav kājas, ka viņš tā sēž. Viņš vienkārši sēdēja un es viņu tagad iztraucēju pārbaudīdams, vai viņam ir vai nav kājas. Labais vējš šodien te ir. Tikko vienam, viņš gāja tieši par šitam čokam, tieši kas pretī iet. Viņam nopūt to cepurīti, viņš skrēja apakaļ tur. Viņam vēl dzina pa to ielu to cepurīti. Jā, vispār jau var dzirdēt, ko es runāju tētā, vai atkal. Jā, es man vajadzēju to mikrofonu, bet tad katru reizi jāslēdz atkal iekšā. Tev taču ir jaka, nu. Viņš te laikam reālo māju modeļi. Tādi, kas tur. Atnācām uz Vanadī Birzi. Tāds parks. Nu, beigās tev uzkrāva somu. Pats viņš nekad nesakarībā paņēma to somu. Nevarēja īsti izskatot, kāpēc viņš to gribēja, nekas to vajadzīgs nebija. Te ir interesanti. Ir kā būtu putnu mājvieta un cilvēku mājvieta, bet nes kāpēc tā putnu būrīši, ja tas ir putnu būrīts, jo nevar īsti saprast, kur viņi pa kurien tur varētu viņi ieldot iekšā. Kas cits tas tāds varētu būt, nu, kādā sakarā? Izskatās pēc paskastas putniem. Tā kā, restīvi, kad putnu mājvieta un cilvēku mājvietas. Jā, te diezgan interesanti, smuki tie skati no tā. Te arī interesanti var iekadrēt kompozīciju uztaisīt. Un tur tālumā atkal tos augstos vīrus klintītes smuki ar skatu pāri. Prieki te uzradās arī neliels bērnu laukumiņš beidzot. Tādā ziņā Guss jau vakar teica, ka Stokholma ir pilsēta, kas ienīst bērnus, jo mēs tur staigājām un nekur īsti neuzskrējām tādam, nu, bērnu laukumiņam. Te viņš teica, nē, labi, tas laikam būtu pa stipru teikt cienīsts bērnus. Nu, vienkārši viņiem reizēm nepatīk bērni. Kā mēs pa Stokholmu tā it kā pateikt, it kā jau Stokholmai būtu jābūt tādā ziņā attīstītai un ģimenei draudzīgai. Tur var paskatās smuks kaut kas. Tur es iešu tagad bildēt, kamēr viņš pa to laukumiņu. Tur arī tāds būs labs skatiņš. Reku, tev pa šitādu arī staigāsi? Vecais darbs un maza mājiņa tur, un tad tu pārcelsies uz lielo, ja? Tā, es aiziešu tur nobildēt, tur smuku skatu pa to laiku, ja? Nemāk attaisīt? Nu, te jau varēja pa šeieni iet vienkārši. Ko tu ņemi? Tas viss būs in the movie. Saulīt pat uzspīd šodien. To
vispār negaidīju šodien, ka būs kas šita stācija? Tāda veca pils, tā kā cietoksnis. Vanadis Lunden, Vanadis Birs šitā ir. Bet kas šitas ir? Es tagad, jānoskaidro būs. Vai tā ir kaut kāda replika, tā kā atdarinājums vecs cietoksnis vai reāls vecs cietoksnis. Rekus te pavērās šitās interesantās, šitie torņi, izstāst pēc kaut kādiem dzīvokļu torņiem. Baigi foršie, wow, cik superīgi. Šeit gandrīz neviena cilvēka bez mums. Kādas kompozīcijas tur arī varēs pievilkt un ar telezūmu iekadrēt šitā smuki kopā. Tāpat šitos vajadzēs Laterni arī varētu paņemt kopā, jā, un tiem jumtiem. Forša vietiņa, riktīgi forša vietiņa. Un kā es to pateicu tikko, tur tas zars paņēma vienkārši nolūza un pat nebija tajā brīdī vislielākā vēja plūsma. Nolūza zars vienkārši no koka. Jēj. Te jāuzmanās. Nevar zem lieliem veciem kokiem stāvēt. Viņi arī laikam skatās skatu, bet kā reiz no šejienes jau īsti nevar neko redzēt, jo ir priekšā krūmi. Var jau būt, ka tad, kad to šeit uzstādīja, tad vēl tie krūmi nebija sauguši. Bet koki jau tāpat bija. Joprojām Vanadis Lundenā. Tur arī kaut kas tāds blokmāju veidīgs, tā kā riktīgi, tā kā, blokmājīgs. Reku šitas zars no šitā koka te pirms 20 minūtēm nokrita. Labāk nestāvēt zem šitā koka. Kaut gan vai tā būs, ka no viena tā paša koka tieši otrais vēl zars lūzīs lejā. Bet, varbūtība teorija negribās tā uz sevi baigi pārbaudīt. Lūdzu. Tagad es to nosatīšu šito saulu. Jā. Cik naudas saņēmu? Pasaki 1000 eiro. 1000 eiro. 1000 eiro? Es tevi vajag. Kā tev patīk tava jaunā māja? Patīk. Mama. Kas tad te ir? Kāpēc te nevarēja attaisīt? Bet šito nevar uz augšu. Var uz augšu. Nav jālaužās pāri sētai. Vienkārši uz augšu tā viņu padručīt vajadzēja. Pavirpināt. Tu šauji kaut ko? Tā ir mana militārī bāze, un es to sargāju no tevis.
No manis, jā. Nevar iebrukts. Tur nokrita reāli zars no koka. Nu šite pat no zars no koka nolūza. Zars liels. Nē, nu es nebiju tajā brīdī tieši tur klāt, bet principā te lūst, tad var nolūst zari no kokiem, šitiem vecajiem lielajiem. No? Nu labi, pamēģināšu iebrukt. Kamenīte. Kamens visforšākie kukaiņi. Viņus tā kā kaķus gribās glaudīt pilnīgi. Vienīgais tāds tik mīlīgs pūkains kukainis. Nē, nu labi, taureņi vēl ir forši un vēl kaut kas. Uzēdam te arī pusdienu desmaizes. Dzeramajā ūdens, jo viena lieta, ko no daudzajām, ko tomēr izdevās aizmirst, ir termos bija. Šodien varbūt jānopērk būs kaut kādā lielveikalā, kad ieiesim termos. Nevarējām paņemt karstu tēju līdzi. Tā likās jau dienām iepriekš jau krāmējās, visi it kā pārdomāja. Bet tomēr kaut ko jau vajag vienmēr atstāt. Tas tāds labais stils. Ieskatās tā kaut kas jau jūgenstilīgs. Ir arī šajās mājās, tas ļoti asketisks. Gan tāds, kā sauca, līstekas vai aizmirs. Gribēju baigi gudrs izlikties. Un vēl šitie erkeri, tie laikam bija erkeri, tie izvirzījumi. Cerams, ka arhitekti šobrīd nedzer kafiju un neaizrīs no smiekliem. Tā, kas ir šeit, nevar tikt cauri, kas te pa sviestu? Vai var apkārt kaut kā? Es esmu vienkārši cilvēks, ieraugu klinti apakšā, māju augšā, ņemu un filmēju. Čovaks iznāca te ārā, tāds meldīgs, un es prasīju, kāpēc staking foto. Es teicu vienkārši interesanti erkeri, es neteicu tā, es teicu vienkārši interesanti arhitektūra. Pēc tam ieraugu šitādu vēstniecību, kura tā valsts ir, kaut kāda no tām musulmaņu valstīm. Un neko, čovaks izpildījās arī video, būtu uzņēmis tikai foto, tagad dabūja arī video. Šita interesanti tāda. Šita kaut tās mājas interesantas. Tāda bišķiņ citādāk šits rajons ir nekā lielākā daļa centra. Tad lepnāks tā kā vēstniecība rajons, tiešām tie ir tāda priekšdārziņi, tā kā līdzīgi arī kā mūsu klusajā centrā, kur šeit saglabāti. Es saprotu, ka 20. gadsimta sākumā diezgan daudz, kur bija tie priekšdārziņi, bet kaut kā laika gaitā, varbūt, ka nebija daudz, kur nezinu. Bet šeit Stokholmā arī īstenībā pirmā vieta, kur var redzēt šitās vecās lielās skaistās ēkas ar tiem vēl skaistiem priekšdārziņiem. Un te ir atkal Čehijas vēstniecība, piemēram, vēstniecības kā parasti tādās labnākajās ēkās un rajonos. Pirmā brīdī šis viens vējā kustinās asta izstās pēc īsta putniņa, bet tad pastāst tālāk saprot, ka tās ir figūriņas. Kas te pa putniņu ar lielām acīm. Kāds putns. Ar lielām acīm putns. Nesmu kāds putns. Esi gan. Nē. Atnācām uz šito parku, kas tieši ir šito atsevišķu komentāros. Ej! Tu vari iet? Nu pēc tam ieiesim. Šeit viena tūlīt pat pa brīvu ir. Tad brīnums. Atcerējos, ka šito sauca Tessīnu parks.
Tāds neliels šaurs garš parciņš. Un viņš interesants ar to, ka viņš ir tādā funkcionālismu stila rajonā, respektīvi šis ir 30. gados, pagājušā gadsimta 30. gados būvētais funkcionālisma rajons. Te apkārt ir šāds mājas raksturīgajiem šiem te ovālajiem, apaļajiem, nopaļotajiem balkoniem un, nu, kā jau funkcionālisms un te ir šitādas, kas šitās ir. Tās tak nav papeles, bet viens labs, pilnīgi gandrīz kā, labi, nu nav īsti ozola, bet līdzīgs ozolam. Ozola papeles. Es viņu nosaukšu tā. Ja lapas līdzinās ozolam, paši koki līdzinās mazliet papelēm, tad tās būs ozola papeles. Mirklis meditācijai. Beigi te rosās, strādās šodien viss, te kopj tās rozes. Rosās pie rozēm. Rosās pie rosas. Klausīķim te baigās trūkla, kur šodien izpausties. Teici tieši kā tu domāji, vai ko? Augstāks un dziļāks nekā domāju. Tad tev būs challenge. Challenge. Es saku, tad tev būs challenge. Izaicinājums, nu. Nu, kad augstāks un dziļāks. Jā. Lūk, šāds tad tas rajons. Paši dzīvo malā, tādā parkam. Arī laba vieta, kur dzīvot. Sevišķi augšējos stāvos un var pārredzēt to parku. Tev atkal būs slapjas tās bikses, nu. Akmeņi, jā. Man arī tāpēc tagad. Tagad var jau filmu. Tad ir ārā. Jā. Arī gribu vienu lapiņu. Reiz var pašokēties pa kafiju cenām un arī pa vienu citu lietu. Dažas glutēna brīvās lietas pat arī Zviedrijā jau maksā lētāk nekā Latvijā. Nu, dažas gan dārgāk. Nu, tur tā varētu būt neizšķirts, teiksim, rezultāts. Šeit, piemēram, Latvijā šitā kilogramīgais, ja, lavaza ir redzēts pat 30 eiro. Nu, labi, tā it kā esot kampaņa prisa, bet arī parastā 259. Tas ir apmēram 19,9, nu, kā apmēram 20 eiro vai 25. Lētāk, nu, reāli.
Latvijā bez akcijām ir 30 eiro šitās lavazas. Un citas vispār te ir pasties. Nu, šitie Lofbergi. Ties gan te nav puskilograms, bet 450 gramu mazlietiņi mazāk. Nevar saprast, bet katrā ziņā dārgāks viņas noteikti te nav. Ir vienīgais iespējas, kad ir kaut kāds lētāks kopumā caurmērā. Drusciņi lētāks, man tā izskatās uz šitām cenām. Stokholmas zīmējumi. Man te šķiet, ka tas varētu būt ar bērnu zīmējumu. Es nezinu, tur ir kaut kāds nosaukums tai māksliniecei, laikam, ka nav bērni. Varbūt viņi māk tādā stilā zīmēt. Uz Djurgārdenes salas Aneta ar Gosu tur bišķiņ palika apsēsties, atpūsties. Es atskrēju bišķi tālāk līdz šitai smukajai mājai, villai. Bet un arī domāju, ka ieiešu tur zālītē, kaut kur Mauriņā. Un palaidīšu dronu. Smuka vieta varētu būt uz centrālo Stokholmu. Sāka tieši līt, nu. Lietuvu dronu nevar laist. Tā vispār nesolīja, ka Stokholmā līs un visu dienu arī nelieliem brīžiem redz, kā redzams bija pat saule. Bet tagad sāka līt. Cik viņš ilgi domā šitā līt? Cik man to izdosies, pirms viņi man nepamanīs? Cik tuvu sanāks? Jūs man nepamanījāt vispār? Es jau Mamma faktiski spēlē līdz šito. ģīmim varēju jums. Mamma spēlē cenšas, jā. Es nesaprotam ar Aneti, kā šitā mūsdienu jaunā paudze. Kā viņi spēja šitās telefonu spēlītes tik veikli, un viņš man tur dod spēlēt, tur neko nemāk izdarīt, kā viņš tur paņem un iziet visāds līmeņus, ne tikai šitajā, bet arī citās. Tas ir easy. Vai tas ir vienkārši tāpēc, ka tas ir tas vecums? Mēs ar kādreiz spēlējām, mūsu laikā bija tās, tur visas tās segas pie televizora slēdzamās un tam līdzīgas lietiņas. Nu, vēl tetrīši un tādas, un tās formuliņas, kur jāizvairās no tiem. Nu jā, un es tāpēc nesaprotu, vai, ja toreiz mums būtu bijis šitādas spēles, mēs arī spēlētu tikpat veikli kā mūsdienu paudze, vai arī tas tomēr kaut kas tieši no, kā tie bērni mainās, nezinu, varbūt kontekstā ar tām digitālajām, tāpēc viņi arī mainās un kaut kā māka tā baigi, bet vienkārši nepavēlkam, nesaprotam, kā viņi tik veikli tur spēja iziet visus tos. Izdevās uzlaist dronu. Kā varam doties tālāk, jā? Jādodās, nevis varam doties. Viņš pabeigs, jā. Šitāt ir Drottninggatan. Būvējot šo ielu 20. gadsimta sākumā esot piesiet ir uzbūvēt tik krāšņu, tādu ielu, kādas nav nekur, citur, vismaz Eiropā laikam. Pašas greznākās mājas vēl tajā galā. Ievērtēt, vai tā iecer ir izdevusies vai nē. Tā jau arī citur jau bija mājas gana greznas šur un tur, bet tur viņas varbūt bija, teiksim, priekš Stokholmas šeit ir tāds koncentrētāks, vairāk caurmērā. Tas greznums, teiksim tā, Belle Epoque laikmets atkal, kas man vienmēr sajūs, min to atsit to sajūtu. Kur man Drottninggatan uzvirmoja galvā Strandwagen patiesībā. Šitā iela saucās, un šeit ir tās lepnākās mājas, hotela Diplomāta laikam. Viena no skaistākajām ēkām Stokholmā nav iespējams normāli nobildēt, jo te ir priekšā
tramvaja pietura ar vēl visādi laternu stābi un visādi vadi un visādi sūdi, var sakot, te gandrīz nav jēgas bildēt. Tātad tas ir kaut kas līdzīgs kā Nacionālajam teātrim, laikam, nevis operei. Kungliga dramatiska teātrina. Varbūt, kad opera tā ir. Jāatzīst, neatceros no galvas. Vai teātris vai opera ir viens no diviem katrā ziņā. Un te arī vecais tramvajs, tāds retro stila. Labā puķu dobe. Un tādā tā kā Zviedrijas krāsas it kā ir zils un dzeltens, vai ne? Berzēlijus. Vai jūs cienāt Berzēlijus par to, ko viņš ir paveicis savā mūžā? Jūs taču visi zināt Berzēlijus, vai ne? Nu kā var nezināt, nu? Šī tāda visai laišķīga dāma. Šitā metro pietura tā kā pilnīgi noslēpta tādā tradicionālā mājā iekšā, pilnīgi ieslēpta. Metro T no Tunnelbana. Es ceru, ka te varēs nopirkt biļeti atsevišķo. Tas kādas durvis iespējīgās. Riktīgi iet dziļi zemē, un tas ir centrā, varbūt tam ir kāda saistība ar to, tāpēc, ka tur zem visām, nu es nezinu, kāpēc tieši centrā viņam tik dziļi jāaiziet, bet nu metro dziļi jāiet. Šeit jau viņam īstenībā nav pārāk dziļi jāiet Stokholmā, jo te ir klintis, te jau pietiek parakties tikai nedaudz, un klintis jau tura to visu, lai tie tuneļi neiebrūka. Bet, piemēram, Rīgā, jau zinu, kāpēc viens no iemesliem, kāpēc Rīgā nav metro, tāpēc, ka Rīgā būtu nenormāli dziļi jārokās, lai zem gruntsūdeņa tās augsnes varētu vispār viņu izbūvēt. Tas jau bija reāli arī viens no iemesliem, kāpēc viņu saprata, kāpēc nevar viņu reāli izbūvēt. Ne jau tik daudz tas, ka tur protestēja, nu tas arī varbūt, un viss atmoda sākās un tā. Kāda skaista stacija, šitā atkal ir. Jā, Stokholmas metro jau arī izceļās ar skaistumu. Te ir tā kā kaut kas tā kā no antīkās pasaules. Baigi labais. Es vakar domāju, ko tas čuvaks lasa. Es teicu, ka iespējams kailgliemešs, un tā arī bija. Te ir pilns pēc lietus arī ar kailgliemežiem, arī Zviedrijā viņi ir ievazāti.